Tūkuma novads ir viens no pirmajiem novadiem, kas iesāka teritoriju plānojumu, tāpēc jautājumi premjerei bija ne tikai pašvaldības, bet arī valsts iestāžu kompetencē. Man ir svarīgi tikties ar cilvēkiem reģionos, pavisam cita veida saruna. Ja tu to pats redzi, ja tu to vari piedzīvot, ja var satikties ar skolniekiem, ar uzņēmējiem, un ir ļoti svarīgi uzklausīt tos viedokļus, dzirdēt arī vietējās reģionālās preses domas, jo jūs jau esat tie, kas visbiežāk saskarās ar tām ikdienas vajadzībām un arī priekiem. Tūkuma novada domas priekšsēdētājs Gundars Važa teica, ka šādas vizītes pašvaldībai ir ļoti svarīgas. Reizēm tā sajūta strādājot šeit uz vietas, kad Rīgā mūs varbūt nesaprot un nesadzird, un šīs reģionālās vizītes var parādīt to situāciju, kāda ir uz vietām. Arī uzņēmēji, ar ko tikāmies, izstāstīja savas problēmas. Ceru, ka šī informācija dos premjerei kaut kādas iespējas ieviest korekcijas. Viena no galvenajām diskusijas tēmām bija par valsts policijas funkciju nodošanu pašvaldības policijai, jo ar katru gadu pienākumu apjoms aug. Mēs atgādinājām arī premjerei par to, ka, ja tiek nodotas funkcijas, tad būtu arī jādomā par finansējumu. Gan ir problēma tai sadaļā, ka valsts pusē pacēla algu. Mēs zinām, ka pirms tam pašvaldības pusē bija algas lielākas, tā migrācija bija no valsts policijas uz mūsu puses dotajā mirklī. Situācija tāda, ka cilvēki meklē, kur var vairāk nopelnīt. Gan valsts policija, gan pašvaldības policija vienmēr sadarbojas, jo tas ir arī viņu tāds kopīgs darbs, nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību. Un valsts policijai arī noteikti nepaliek mazāk uzdevumu mūsu šodienas sarežģītajā pasaulē. Un es domāju, ka abām policijām jāatrod līdzsvars, kā viņi spēj viens otru papildināt. Lai noturētu pašvaldības policijas darbiniekus, Tūkuma novadā doma pie šī gada budžeta sastādīšanas lēma pacelt policijas darbinieku algas. Taču domas priekšsēdētājs piebilst, ka ar pašvaldības budžetu vien nav daudz iespējas investēt novada attīstībā. Pēdējos gados, es domāju, ka attīstāmies, mēs diezgan daudz investējam ielu infrastruktūrā un dažādos objektos. Mēs to darām uz kredītrēķina. Man personīgi bažas par šiem Eiropas projektiem, ko solīja, kad tikai būs iespēja darīt, viņi īstenībā nav. Valdība meklē iespējas, kā mēs varam atbalstīt pašvaldības, arī piešķirot iespējas viņiem atlikt dažādus kredītu maksājumus. Ir svarīgi, lai arī pašvaldība rūpējas par to, lai viņu iedzīvotājiem būtu šeit nodarbinātība, lai te attīstītos uzņēmējdarbība, lai notiktu dialogs ar iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām. Vizītes laikā premjere iepazina arī vietējos uzņēmumus, kā arī apmeklēja savu pirmo skolu Īrlavā. Bija uzņēmēji, kas ieteica varbūt meklēt risinājumus tādiem uzņēmējiem, kas nav pašā starta tādā pozīcijā, bet kas jau sasniedz kaut kādu zināmu apgrozījumu, bet nav vēl arī pavisam lieli. Tas būs viens no jautājumiem, ko es pārunāšu arī ar finanšu ministru, ekonomikas ministru. Tāpat neizpalika jautājumi par to, kā atbalstīt ģimenes, jo dzimušo skaits ar katru gadu paliek arvien mazāks, kā arī tika izskatītas iespējas energoefektīvu mājokļu izveidei. Nīceta Anna Stariņa, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.